Rīgas seniori, Kuldīgas seniori un ukraiņi šodien apmeklēja ābolu svētkus Pētera Upīša dārzā, tātad Latvijas Universitātes Dārzkopības institūtā bija ābolu svētki. Nu, kad mēs iebraucām, tad arī sāka spīdēt saule. Diena bija ar vēju un ar lietu un solīja nezinu kādu lielu lietu, bet mēs ļoti skaistā laikā. Gīdi mūs izvadāja, izstāstīja pa visām ābolu šķirnēm, par viņu ražotni un tā tālāk. Piedalījāmies tajā brīdī, kad apsveica un pasniedza ābolu ordeni. Tāda reiz gadā godina dārzkopības tātad, labākos. Ražas svētki ābolu noskaņās Dobelē tradicionāli norisinās oktobra 1. nedēļā. Uzstājas mūziķi, darbojas mājražotāji un amatnieku tirdziņš. Ir degustācijas un daudzi citi pasākumi. Pateicoties akcijas sabiedrībai Delfīna grupa, ābolu svētkus apmeklēja arī Latvijas senioru kopienu apvienības biedri un mūsu draugi no Ukrainas. Mēs esam atbraukuši uz Dobeles pie Dobeles senioriem, un mēs šodien svinām svētkus, ābolu svētkus, un mēs esam kopā ar Kuldīgas senioriem un Dobeles senioriem, tā kā mēs esam iepazinušies ar degustāciju, ābolu degustāciju, kuras iepazīstināja mums ģids, un tā kā mēs esam jau izzinājuši, kāds ābolus mēs varam nopirkt, kāds mēs varam iegādāties, kur ir labāki, kur ir ilgāk stāv, kur ir šito te. Un tad mums vēl ir, liels paldies ir sponsoriem, ka pateicoties viņiem mēs vispār esam šeit, ka mēs esam vienmēr, pateicoties sponsoriem, jo bez sponsoriem mēs nekur nevarētu aizbraukt seniori. Kas gan tie par ābolu svētkiem, bez pastaigas pa ābolu dārzu gidu pavadībā. Uzzinām daudz jaunu, gan par ābolu šķirnēm, gan par augļu koku kopšanu un vēl daudz interesantu. Un kur nu vēl dažādošu ābolu šķirņu degustāciju, ābolu tēja un kopējās sadraudzības pusdienas restorānā. Ukraiņi bija ļoti, ļoti iepriecināti, jo mums bija sadalīti, mēs bijām daudz, 67, tagad šeit restorānā pusdienas mēs ēdām 77 cilvēki ar dobelniekiem kopā. Līdz ar to mēs bijām 3 grupās. Ukraiņiem, protams, bija krievvalodā grupa un ļoti patīkami, viņi bija priecīgi, ka viņiem tik interesanti viss stāstīja. Pēc tam mums bija skaista degustācija un mūs atkal informēja, ko viņi ražo un kādus sukādus un gardumus viņi ražo. Tā kā daudz reizes jau mēs šeit esam bijuši, bet vienmēr mēs cenšamies, lai būtu jauni un vairāk senioru to apgūt. Protams, arī Ukraiņi. Šodien mums ir Ukraiņu draugi, 16 Ukraiņu draugi, ir jaunieši, ir seniori, tātad mūsu draugi kopā. Šis projekts var notikt tikai tāpēc, ka mums ir ļoti labs atbalstītais akcijas sabiedrība Delfīna grupa, vai kā tautā saka, banknote, atpazīstams zīmols. Viņi mums ir daudz palīdzējuši un, piemēram, šo skaisto restorānu galdu, kur mēs turpinām svinēt senioru dienu, jo 1. oktobrī bija senioru diena. Mēs bijām Rēzeknē, baleta izrādes skatījāmies, tagad mēs esam šeit un kopā ar arī Dobeles un Kuldīgas senioriem, tātad Ukraiņiem un Rīgas senioriem, turpinām šīs svinības. Un pateicoties tātad mūsu lieldraugam, mēs varam arī apmaksāt
šo ābolu svētku degustāciju. Tas ir viss no tā. Protams, no Rīgas domas apkaimi iedzīvotāju centra atbalstīta. Mēs arī pateicīgi esam tam, varējām arī transportu samaksāt, jo tas viss ir diezgan dārgi. Un mēs esam pateicīgi, ka mums šāds projekts īstenojās. Kuldīgas senioru skolas dāmas ar interesi aplūkoja Dobeles pilsētas pensionāru biedrības rokdarbnieču izstādi Dobeles amatu mājā. Bijām sajūsmā par dobelnieču tamborējumiem, apgleznotajām zīda šallēm, īpašā tehnikā no auduma atgriezumiem, darinātajām glezniņām, rotām un citām brīnišķīgām lietām. Biedrību ir ļoti aktīva, jo esmu nodibinājusi no 2008. gada daudzus pulciņus, kuri pastāv arī tagad, jo ievēlētie pulciņu vadītāji vēl šobrīd vada tos pulciņus un lepojās ar savu veikto darbu, jo viss tiek veikts sabiedriskā kārtā. Vienīgi skumjāk ir tas, ka mums arī nav telpas līdz šim. Man pašai ir ierādīts pagājušā gada office 10 kvadrātmetri, bet mēs izmantojam dienas centru. Un tur darbojās pulciņi, gan kulinārijas pulciņi, 2 grupas pa 10 cilvēkiem, gan rokdarbu pulciņi, šūšanas pulciņš, tad ir nūjotāju pulciņš. Ļoti aktīvi esam arī dziedātāji, kas jau pastāv ilgus gadus kolektīvs. Braucam uz rīkotājiem federācijas senioru dziesmu svētkiem, kuri šogad arī jau 5. gadu notika Ziemeļblāzmā, pulcē kuklu skaitu. 90 un vairāk kolektīvu piedalās līdz 1000 cilvēkiem. Pagājuši gadu bija Liepājā, Pūtvējiņi. Tas ir katram savs prieks to visu, ka tiekam kaut kur atzīti un varam parādīt savu darbu. Tāpat tās arī mums pensionāris ir ļoti aktīvas dejotājs. Viņas izbraukājušas, kur aicina vairākos kolektīvos bijušas gan Slampē, gan Pūrē, gan Rojā, gan Olainē ar savām dejām. Protams, arī sniedz priekšnesumus pašu pensionāru biedrības rīkotajos pasākumos. Man jau ir 82 gadiņi. Sāku vēl maza meitene, man ļoti patika kaut ko darīt. Man mammīte ļoti čakla bija. Un tāpēc es arī laikam sāku no mazas meitenes kaut ko sāku darīt. Un patika adīt, patika tamborēt, kaut ko zīmēt. Visu kaut ko es esmu darījusi. Tāpēc jau man te ļoti, ļoti daudz to darbiņu. Pastrādā un apnīkst. Paņem kaut ko citu un atkal nāk prātā kaut kādas ierosmes un atkal var kaut ko citu darīt. Mūsu pensionāri arī tādi paši ļoti, ļoti čaklas meitenes, kas mums 2 tādas grupiņas ir, kas strādā un viņām tur ir arī sanāk tikai tās, kas grib ļoti strādāt. Ne jau visas pensionāras grib kaut ko tur knibināties. Un tā viņas strādā visas kopā, un tad taisa izstādītas un priecājas par darbiņiem. Kuldīgā ir audējas, ir adītājas čaupenes, tā kā iespējas Kuldīgā ir atrast, kur darboties arī šādā virzienā noteikti, jā. Bet mēs vēl organizējām dažādas tādas meistara klases, meistara darbnīcas, kurās tad ir dažādi virzieni, gan dekopējam, gan arī ādām, gan ar labdarību nodarbojamies. Tā kā iespējas Kuldīgā ir visādos veidos atrast sev interesantu nodarbošanos. Tā pieredzes apmaiņa, katra tikšanās nes kaut ko jaunu, un tas ir būtiski arī mums. Šīs skaistās dienas nagla
bija sadarbības līguma parakstīšana starp Latvijas senioru kopienu apvienību un Dobeles pilsētas pensionāru biedrību. Draudzējamies jau sen, un tagad pienācis laiks arī oficiāli parakstīt papīrus. Mums notika ļoti svinīgs pasākums kopā ar Dobeles senioriem, tātad Dobeles pensionāru biedrības pārstāvjiem. Mēs parakstījām sadarbības līgumu. Sadarbības līgums ar šo biedrību mums ir īstenībā senas draudzības noslēgums. Mēs jau 5 gadus sadarbojāmies. Esam rudenī seniordienā bijuši kopā vienmēr. Tad esam arī Ceriņu svētku laikā vienmēr atkal ar dobelniekiem tikušies. Tā kā mēs parakstījām tādu skaistu dokumentu. Sadarboties informācijas apmaiņā, sadraudzībā un interešu aizstāvībā. Atslēgas vārdi. Tie ir atslēgas vārdi. Protams, pašā sākumā es parakstīšu, jau izglītošana arī, es parakstīšu un tad es došu tev. Man prieks, ka ir tik aktīvi cilvēki, kas tā ir noorganizējuši Latvijā un apkopojuši, vienojuši seniorus. Un šogad saņēmu uzaicinājumu noslēgt arī sadarbības līgumu, kurš tika arī parakstīts. Par to gandarīti būs viss kolektīvs, par ko ziņoši arī sapulcē, kas drīzumā būs, un paldies Lilitai un uz turpmāko sadarbību ar viņu. Protams, arī jauki bija sastapt Kuldīgas vadītāju Rutu. Mēs ar Kuldīgu tiekamies sporta svētkos, jo mēs braucam, aktīva grupa braucam, apmēram 20 cilvēki Talsupļau ezerā. Tur mums ir viņu pretinieki mums, gan Ventspils, gan Kuldīga, gan citi rajoni, Tukums un tā. Un šoreiz mēs tiekamies pie saviesīga galda un varam parunāt un apspriest mūsu kopīgās, ko mēs varētu cilvēku labā darīt, vai kādas idejas viens no otra. Latvijas senioru kopienu apvienība no sirds pateicis savam lieldraugam, akciju sabiedrībai Delfīna grupa, par skaisto iespēju pavadīt lielisku dienu Ābolu svētkos Dobelē. Seniori to prot novērt.